mums lēnām varbūt ir jāvirzās uz modeli, kur mēs paši sākam uzkrāt savu pensiju, ja, un daudz vairāk tādā tā kā reālā naudas izteiksmē. Un jāiet prom no modeļa, kurā, var teikt, mēs esam pašlaik, kad šodienas strādājošie maksā naudu šodienas pensionāriem. Tā ideja bija par to, ka mēs varētu apsvērt, vai mums nākotnē nevajadzētu uz to, ka mēs lielam atceļam tādu fiksētu vienu konkrētu pensionēšanās vecumu. Un tā doma ir sekojoša. Pirmkārtām nevajag saprast, ka mēs tagad atceļam pensijas. Ja? Ka pensijas vairāk nebūs un cilvēkiem pašiem tas jāsapelna. Runa ir vairāk par principu. Pašlaik, teiksim, tas galvenais motīvs, kad cilvēks saņem pensiju vai kad viņam pienākās pensijas, ir viņa vecums. Ja? Kamēr realitātē pašlaik varbūt svarīgāks par vecumu ir tas, kāds ir tavs kapitāls uzkrātais. Vai cik te tu esi nopelnījis daudz šo pensiju. Un tā ir tā, varbūt, lieksim, tā lielā kaut kāda filozofijas un loģikas maiņa. Šī ideja, šis te pensionēšanās vecuma atcelšana, ja, vai daļēja atcelšana, ko varētu mēģināt īstenot nākotnē, tas nozīmē to, ka mums ir jāsāk uzkrāt daudz vairāk reāls kapitāls. Daudz vairāk reāls kapitāls. Mums jāiet prom no sistēmas no rokas mutē, kad šodienas strādājošais pelna šodienas pensionāram, un jāsāk ir arvien vairāk uzkrāt pašiem. Un tas ieguvums ir tāds, ka mēs būtu mazāk atkarīgi no ekonomiskām svārstībām, ja, no dažādām, teiksim, recesijām, no dažādām, teiksim, vietējām krīzēm, jo, teiksim, paskatieties, kas notiek, kad ekonomika samazinās un nodokļu ieņēmumi, teiksim, krīt mums pa 20–30%. Mums automātiski veidojās problēma sociālā budžetā, un mums atkal ir jādomā par risinājumiem, vai atkal nevajadzētu, teiksim, samazināt kaut kādus pabalstus vai pensijas. Ja? Pēc būtības no tāda cilvēka individuālā viedokļa viņam tas šķiet absolūti nepieņemami. Jo viņš jau domā, ka viņš ir savus 40 gados nopelnījis to naudu vai uzkrājis to savu pensiju, un kādā sakarā šodienas ekonomiskie apstākļi un šodienas, teiksim, tur valdības politikas maiņa vai rīcība, kādā sakarā šī rīcība šodienas ietekmē to, ko viņš nopelnījis 40 gadu laikā. Ja? Un ja mēs pārējām uz to, kad tiek uzkrāts reāls kapitāls, tad šī te ietekme no tādām šodienas politiskajām, ekonomiskajām svārstībām būtu mazāka. Tas, ko mums ļautu, teiksim, lai īstenot šo pensionēšanās vecuma atcelšanu, mums ir jāuzkrāj pašiem reāls kapitāls. Un jāuzkrāj viņš daudz vairāk, nekā mēs to darām šodien. Un, ja mēs uzkrājam paši šo reālo kapitālu, tad mums pēc būtības veidojas tā kā brīvība izvēlēties savu pensionēšanās vecumu. Ja? Tas ir mūsu ziņā, kad mēs ejam pensijā. Un pa lielam pensijā mēs ejam nevis tad, kad man ir 60, 62, 63, 65, 67 gadi, bet tad, kad es varu atļauties iet pensijā un kad es, teiksim, arī gribu iet pensijā.